Tā ir nopietna problēma. Cilvēki, kuri neieslēdz gaismas, rada risku gan cilvēkiem, kuri iet pa trotuāru, gan arī citiem vadītājiem, un tas ir nepieļaujami. Es ar to nodarbojos jau pāri 30 gadiem, un visu 30 gadu laikā bieži vien arī gaismas netiek ieslēgtas. Cilvēki vienkārši nesaprot tas, ko es daru. Ir viņu dēļ, nevis pašu sevis. Es glābju simtiem dzīvības. Neviens to nesaprot, ne valdība, ne autovadītāji. Protams, viņi to sapratīs, izmaiņas nav iespējams. Šī ir valsts līmeņa problēma. Reiz pār visām reizēm es tai pielišu punktu. Mans mērķis ir gaišāka pasaule. Es neapstāšos.